Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par CSS, kaskādu stilu tabulām un tieši par ID un klasu. Turpmāk jūs arī sapratīsiet, te ir mans raksts vietnē internetā, un te ir tāda tēma ID selektors un klases selektors. Tā atveram mums mūsu iepriekšējo failu, kuru mēs izmantojam, un spiežam failu save as, un nosaukumam jābūt 02 pasvītrojums un tā tālāk HTML. Saglabājam failu. Kad esam to saglabājuši, kas mums būs nepieciešams? Dotajā brīdī es stilu definēšu tieši head sadaļā. Un tā, pirmkārt jūs redziet jau no iepriekšējiem video, ka ir HR, P, body, tīr selektori, bet mēs varam definēt, tagad redzēsiet, piemēram, my1, to nosaukumu jau var izvēlēties brīvi, un te būs border, 2 pikseli, solid blue, un font size, piemēram, 30 pikseli. Esam to ievadījuši. Šobrīd es definēju tieši ID, un kā tas parasti tiek izmantots. Tega div, tieši ar to loģisko div tegu, par ko jau daudz runāju, par izkārtojuma interfeisa veidošanu jūsu mājaslapā. Un te pierakstim atribūtu ID, un ierakstam my1, tieši to, ko mēs iepriekš esam definējuši, un kaut kādu saturu. Izvaram tigu div, saglabājam. Tagad mums vajag atvērt mūsu lapu Parlock programmā. Un te jūs varat redzēt, tieši šitas ir text div ar atribūtu ID un ar atribūta vērtību tieši to, ko mēs esam definējuši, my1. Jo sintakse ir sekojoša režģītis un tad nosaukums, bet kā mēs to izsaucam, tad te nav jābūt režģītim, vienkārši nosaukums. Tā ir vienkārši sintakse, kā definēt unikālo elementu ID, un parasti ID tiek tieši izmantoti kā unikāli. Un parasti, ja jūs apskatīsieties dažādas vietnēs, tad tur ir tā div, ID ir wrapper, ko nozīmē kopējais viss saturs. Pēc tam tur var būt ID, piemēram, header, ko nozīmē web vietnēs galvenē headers. Un tur, piemēram, ID content, tur jau tas iet tas saturs. Un, piemēram, ID footer. Ja jūs ar funkciju, piemēram, Firefox'a labais kliks šis view page source, jūs arī varat to ieraudzīt, bet tikai ne šajā lapā, bet citās lapās. Tā. Šobrīd šitas mums nav vajadzīgs. Es jums šajā video vēlos parādīt, kā definēt klasi. Tā definējums sākas ar punktiņu. My class 1, un, piemēram, visu to pašu, ko jau mēs iepriekš definējam, to pašu iekopējam, saglabājam, un te pierakstam jaunu divu, saturs 2, bet te ne ID my1, bet pierakstam stekojuši atribūtu class ir vienāds ar nosaukumu my class 1 bez punktiņa. Te uzmanīgi, te režģītis ir, te viņa nav, punktiņš ir, te punkta nav. Saglabājam, atjaunojam lapu. Nu tā kā definējams stilā ir vienāds, tā viņi izskatās vienādi, bet mēs to saprotam to galveno jēgu. Un vēl ir kāda lieta tieši par klasēm interesanti, kā mēs varam pierakstīt
P punkts, tas ir selektors P punkts, klase, piemēram, mai 3. Un te pierakstam background color, piemēram, green. Saglabājam, jo redziet, tas ir selektors P, un te ir selektors P, bet te ir selektors P ar klasi mai 3. Un ja es atjaunošu, nekas nemainīsies, bet, piemēram, saturā kaut kur es varu pierakstīt rindkopu, saglabāju, iekopēju to rindkopu, un norādu, ka tā rindkopa ir klase ar vērtību mai 3. Tagad saglabāju, atjaunoju, un ko redziet, kāds rezultāts, kā to, ko es arī biju definējis, ka rindkopai ir zaļais fons. Tas ir viss, ko gribēju šajā video izstāstīt. Paldies par uzmanību!